bija tāds cars, Babilonijas cars, un Nebukadnosors. Un viņš bija briesmīgs cilvēks, viņš pat sajūta bišķiņ prātā. Un viņam bija gūsteknis pravietis Daniels, kurš viņam paziņoja patiesību, un viņš to nepieņēma. Bet tad, kad Daniels parādīja Dievu brīnums un Dievu varu, kas pārspēja jebko, tad Nebukadnosors krita uz ceļiem, apdāvināja viņu ar milzīgām visādām dāvanām, tur zeltiem un visu kaut ko, un iecēla viņu par Babilonijas apgabala pašu galveno, par visiem gudrajiem. Un viņš pieņēma patieso Dievu, vienīgo, kas arī ir, pieņēma pa patiesību, ieviesa ticību, pateiso ticību, patiesam Dievam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka par katru vārdu būs jāatbild, un tie, kas mums te raksta kaut kādus komentārus par baznīcu, par Dievu cilvēkiem, par mūsu mācītājiem, priesteriem, viņiem būs jāatbild, un viņus sodīs, tā kā Nebukadnosors atgriezās pie ticības, viņš sodīs Nebukadnosors, kurš bija briesmīgs cilvēks, piedalīsies tiesā. Un Carienas Savskaja arī tur būs. Tā kā lūdzu prātīgi ar saviem komentāriem.